laikā, kad atzīmējam Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Siguldas pilsētas vidusskolas 10. klašu skolēni kopā ar savām skolotājām ir radījuši modes skati. Es esmu latvietis. Nekas nerodas no nekā. Viss šajā dzīvē ir saistīts, ir miedarbībā. Cilvēka dzīves stils, kas saistīts ar laiku un ietekmē ārējo izskatu. Ārējais izskats un viņa uzvedība un tās stāsts. Skolotāju uzdevums un skolēnu paveiktais. Radošo industriju skolēni ieklausās sevī un saklausa savu latvieti. To latvieti, kas dzimis ne tik senajā 2007. gadā, kas dzīvo brīvā Latvijā, bet zina, ka brīvībai ir augsta cena. Kāds ir šis latvietis? Kāds ir viņa stāsts? Harijs Podnieks. Latvija ir skaista, un skaists ir arī latvietis, kas apvieno moderno un klasisko, smeļoties iedvesmu no 1920. gadu britu uzvalkiem ar atvērto žaketi un vesti, pievienojot melnus džinsus, kas padara pārvietošanos un aktīvas darbības daudz vieglākas, jo mēs vienmēr esam kustībā. Senais, apvienojumā ar moderno, nekad neizies no modes, un latvieši prot izdzīvot dažādos laikos, tik un tā spējot sasniegt dažādu jomu virsotnes. Ja 4 panti krēkli ir jaunām cilvēkām, tas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pareizi kāds atgādina bijām, dziesmām par krēkliem, bet īpaši citācijām. Tas pirmais priekšniecībai, kad jāiet radījāt. Tas pirmais priekšniecībai, kad jāiet radījāt. Un tad nu paša gribai vēl paliek nākamiem. Un tad nu paša gribai. Lāsma bruka. Tēps veidots, lai parādītu daļu no mūsu tradīcijām un kultūras, lai mūs, latviešus, no cita skata punktu iepazīst arī citi un saprot, kas un kādi mēs esam. Savā prātā ceļojot dažādos laikmetos un pa ceļam no tiem mazliet aizņemoties, bet nezaudējot to, kas patiesi esam. Tā radies šis darbs. Izvēlētā krāsu gama līdzinās Latvijas dabai, kas ir krāšņa, bet tajā pašā laikā neuzkrītoša. Un, protams, latviskie brunči, ar kuriem dejojot, tiecamies tik uz izaugsmi. Un ejam sāku dejot iet, uz ielas nāciet dejojiet, ka mašīnas tu pie
Burciņa. Tēvs, kuram iedvesmu gūta 20. gadsimtu 30. gados, kad tika slavināta elegance un skaisti sieviešu augumi, bet tajā pašā laikā šī kleita nav tikai tēla, bet arī spēks, jo krāsu izvēle asociējas ar mūsu simbolu – Latvijas karogu. Tērps tiek demonstrēts ar lepnumu un mīlestību pret mūsu zemi, un 4. maijs ir lieliska diena, kad uzvilk šo burvīgo kleitu, tādējādi raisot svētku sajūtu ne tikai sev, bet ikvienam. Anete Učelniece. Mēs, latvieši, esam noslēpti. To simbolizē neitrālās krāsas un lielās ķermenim nepieguļošās drēbes. Tāpat kā apģērbs, kas ir brīvs, mēs arī esam impulsīvi un tādi, kuriem ir svarīgi paust savu viedokli, iestāties par to, kam tic. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka iedvesmojoties no labām filmām un mūzikas grupām, varam kļūt arī drosmīgi un vienkāršo tērpu papildināt ar uzkrītošu 60. gadu stilu frizūru un kosmētiku, lai atgādinātu pirmkārt jau paši sev, ka nevajag baidīties uz ikdienas vienkāršā fona izcelties ar to, kas padara tevi īpašu. Līva Terēze Tiliba. Ir 2000. gads un drēbēm nav dzimuma. Svārki kopā ar biksēm rāda visapkārt valdošo vienlīdzību, jo visi var vilkt visu. Sarkanā šallīte kā simbols Latvijas karogam, bet liela nozīme ir arī latvju rakstiem, kas ir jostā ap viduku. Un, protams, augstpapēžu kurpes, kas demonstrē latviešu eleganto pusi. Tātad mans latvietis ir cilvēks, kas ciena otru viedokli, bet savas vērtības vienmēr tur lielā godā.
Lotte Lea Gaila. Mans latvietis ir iedvesmojies no 90. kas bija īpaši nozīmīgs laiks Latvijas vēsturē. Tas bija laiks, kad valstī un tās iedzīvotājiem no jauna bija jābūvē savu latviskā identitāti. Melnais mētelis, kas atrodams ikviena latviešu gardrobē, atspoguļo mūsu nopietnību, bet zilie džinsi, kura pirmo versiju pasaulē radīja latvietis, ir katra cilvēka ikdienas apģērba elements. Un mums, latviešiem, vienmēr putni galvā. Tāpēc arī zara kronis, kas atklāja latviešu spilgtākās personības iezīmes, kas ir tikpat skaistas kā Latvijas meži. Elēna Kalniņa. 20. gadsimta 70. gadi ir laiks, kad tumša un pelēka mūsu Latvija. Bet šī latviešu sievietes tēls simbolizē drosmi iziet ārpus rāmjiem un bezbailīgi būt pašai. Pat ar tā laika noteikumiem un normām viņa pastāv par brīvību un pauž latviešu kultūru kaut tādu nelielu, bet zīmīgu detaļu savā tērpā. Priebīgi labi rakstos.
Šī sieviete ir cerības darbs visiem, kas viņu redz. Rūta Sedliniece, sievietes valdzinājums, vasaras smarža, latviešu kino iedvesma. Tā ir sievišķība ar savu odziņu un unikalitāti, iztiekot tikai ar dabīgiem un ilgtspējīgiem materiāliem. Galvenais akcents ir latvietība, kas miedarbojas satiekoties lapju zīmēm un koku vilnu līna autumiem. Saules zīme, zvaigzne un Māras krusts, jo tuvāk tās nesāt ķermenim, jo labāk. Alise Putniņa, sieviete, noslēpums, 90. gadu sākums un dāma, kas tērpta tumšā, drūmā apģērbā. Šis tērps par viņu rada nedraudzīgas un atturīgas personas iespēju. Tomēr ielūkojoties tuvāk, redzams, ka aiz nopietnās sejas, kas dāvāta lielai daļai latviešu, slēpjas dziļa cieņa pret savu valsti. Viņa ir īsta patriota, kas ar lepnumu nesā dzintara krēles. Viņas izturēšanās izstaro spēku, liekot saprast, ka viņa ir gatava aizstāvēt savu zemi jebkurā brīdī. Sieviete neizbēgami piesaista uzmanību, un attālināties no viņas ir gandrīz tikpat neiespējami, kā no mīlestības pret dzimto zemi.
Karlīna Bērziņa. Patriotisms, aktualitāte un unikalitāte. Jauns cilvēks, kas nebaidās iekļaut savā tērpā ikonisku sarkano krāsu, tādējādi uzsverot, ka mūsdienās ir jālepojas par savu dzimteni, neaizmirstot arī par pagātni. Platas džinses, balts krekls, iedvesmo 2000. gadu modes, kas nu atkal atgriežas. Un tā, visi iet un nāk, tikai mēs, latvieši, esam te un būsim vienmēr. Es lepojos, ka es esmu latvieta. Paliek līnijas vien uz ielām, pusnakts ienāk pilsētā. Man skatās acīm lielām, nāc ļaudīm uzstāt logā. Līdzi tavu vēl, aiz ielām. Patricija Kalve. Saplūstot patriotismam ar latviešu parasto, bet grāšno būtību, rodas vēlme izpaust sevi kā personību, kura bagāta patiesā autentiskumā. Tēlā apvienots vienkāršais zemnieciskums, dzimstošie sapņi, kas tik raksturīgi jaunatnē, protams, atklājot arī 70. un 80. gadu modes tendences, un uzdod jautājumu, vai latvietis, kurš mīt iztēlē, saskan ar īstenību. Iesētā cerība, ko iznēsā šī jauniete, iekļauj arī rūpes par tēvzemes dabu un materiālu ilgspēju. Šis tērps ir tilts starp sabiedrībā atšķirīgajiem un tiem, kuri seko straumē. Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars. Galvenais
Teodors Gulbis. Latvietis ir cilvēks, kas gatavs darbam, smagam lauku darbam, kuram nepieciešams izturīgs apģērbs. To nevērtē pēc izskata, bet gan pēc tā izturības. Šim latvietim ir svarīgs katrs straips vai bojājums, jo tie strādā gluži kā atmiņu lāde, kurā katrs veiktais darbiņš rūpīgi noglabāts. Taču latvietis prot ne tikai smagi strādāt, bet arī svinēt, uzvelkot godu drēbes, tādu glaunu un solīdu uzvalku, uzsienot kakla saiti un apaunot skaistas korpes. Šim tērpam dubļu tūmā nav bijis, un tas parāda otru latviešu pusi, tā, kura zina savu vērtību. Latvietim vienmēr ir patikusi labi padarīta darba sajūta. Paldies mūsu māksliniekiem, paldies jums, ka veltījāt šo laiku, un lai mums skaisti svētki!